Labvakar! Un atkal mēs tiekamies kopā tiešraidē, un pirms mēs sāksim runāt par katehismu, es gribētu pateikt vēl pāris vārdus par to, kāpēc vispār ir šis lekcijas un kāpēc vispār ir atkal katehisms. Varbūt daži no jums atcerās, ka 2 gadu laikā es jau biju novadījis katehisma lekcijas krievu valodā šeit, Daugavpils Jēzus Sirds draudzes lapā, un tā sanāca, ka tagad, pēc manas pārcelšanās uz Romu, man bija ļoti daudz citu darbu. Tāpēc nebija iespējas atgriezties online, bet galu galā man sanāca visas manas lietas nokārtot tādā veidā, lai es varētu no jauna atsākt šīs lekcijas. Otra lieta, kāpēc šis katehisms ir atkal katehisms. Šajā laikā Facebook politika attiecībā uz tiešraidēm ir mainījusies, un ja līdz šim visas tiešraides bija saglabātas visu laiku, tad pēc kāda laika, burtiski pēc 30 dienām visas tiešraides tiek dzēstas. Tāpēc arī šīs lekcijas notiks šeit, Daugavpils Jēzus Sirds draudzes mājaslapā. Paldies prāvestam, ka atļāva izmantot tieši šo profilu, bet pēc tam visas šīs lekcijas parādīsies arī manā profilā YouTube. Tā kā lūdzu meklējiet un atradīsiet. Bet ceru, ka visi, kas gribēja, jau ir pieslēgušies, tāpēc sāksim. Bet pirms mēs sāksim, vēl viena lieta. Šīs lekcijas notiks gan latviski, gan krieviski, jo es vēlos sasniegt cik vien iespējams plašāku auditoriju Latvijā, bet es zinu arī, ka mūsu iepriekšējais tiešraides skatījās arī cilvēki no citām valstīm, un tāpēc, lai arī viņiem būtu vieglāk uztvert šo informāciju arī citā valodā nekā latviešu. Varbūt kādreiz nobriedīšu līdz tam, lai uztaisītu itāliski vai angliski, bet līdz tam vēl ir ļoti tālu. Tagad noteikti mēs varam sākt. Tātad katehisms. Šobrīd man nav katehisma kompendija pie rokas. Es, kad būšu Latvijā, tad es noteikti to sev atvedīšu. Man ir tikai digitāla versija, un šeit arī paldies Kala rakstiem, ka man atļāva izmantot šo digitālo versiju. Bet, ja gadījumā kāds vēlas, lai šī grāmata būtu viņiem pie rokas, tad noteikti Latvijā var iegādāties latviski Katoliskas baznīcas katehisms kompendijs. Tajā laikā, kad es to pirku, tas maksāja 10 eiro, nezinu, cik tas maksās tagad un vai tas ir pieejams, bet katrā ziņā pat ja jums nav šī teksta, es tik un tā visu tekstu lasīšu un mēs arī šo tekstu apspriedīsim kopā. Kāda ir mūsu lekciju koncepcija? Kā es jau rakstīju relīzē, kad pieteicu un reklamēju šo mūsu tikšanos, es jau biju atzīmējis to, ka kādreiz bērnībā mūs mācīja par ticības patiesībām. Es arī atceros, ka pats gāju svētdienas skolu, un tajā laikā, kad man bija tie 10, 11 gadi, man bija ļoti vienkārši visu saprast, jo skolotāja patiešām skaidroja ļoti vienkārši. Bet tad, kad mēs izaugam, protams, mainās mūsu pasaules redzējums, mēs zinām vairāk, mēs mācāmies skolās, universitātēs, daudziem no mums ir pat filozofiska sagatavotība. Līdz ar to ļoti grūti ietvert pieauguša cilvēka pasaules redzējumā ticības patiesības, kas tiek skaidrotas ļoti vienkārša valodā. Mums, kā pieaugušiem cilvēkiem, ir nepieciešams kaut kas vairāk, ir nepieciešams aiziet kaut kur dziļāk. Un problēma ir tādā, ka mēs, kā garīdznieki, diemžēl, jā, tā ir taisnība, vienkārši neprotam paskaidrot šīs lietas sarežģītāk, un otrkārt mēs neprotam tos apvienot ar mūsu ikdienas dzīves pieredzi, ar mūsu arī mūsdienu pasaules redzējumu, kāds ir mūsdienu cilvēkam. Un tāpēc, lai palīdzētu sev, jo, kad pasniedzējs skaidro, viņam pašam paliek skaidrāk,
bet arī palīdzēt jums šīs lietas labāk izprast, mēs ķersimies pie katehisma. Bet ņemot vērā, ka Katoliskās baznīcas katehisms ir tāda ļoti liela bieza grāmata un būtu vajadzīgi vairāki gadi, lai iziet tai cauri. Es pats biju urbies cauri laikam gadus 3 caur šo lielo katehismu, lai sev prātā sakārtot ticības patiesības, kaut arī esmu garīdznieks tik un tā, tas arī man bija nepieciešams. Es izvēlos izmantot mazāko vai tādu īsāko versiju, vai pateiksim savādāk kondensētāko versiju, kas saucās Katoliskās baznīcas katehisms kompendijs. Un pie šī kompendija mēs ķersimies. Bet sāksim mēs, protams, ar ievadu, jo šo ievadu šīm kompendijiem ir uzrakstījis kardināls Jozefs Ratzingers, vēlāk viņš kļuva par pāvestu Benediktu 16. Un viņš skaidroja gan šī kompendija tapšanas vēsturi un jēgu, un arī viņš piemin Katoliskās baznīcas katehisma vēsturi. 1991. gadā, 11. oktobrī, vēl pāvests Jānis Pāvils II iepazīstināja ticīgos ar, citēju, pamattekstu, kas kalpos ticības dzīvojas avotos atjaunotai katehēzei. Un šeit jāpasaka, ka šis pirmais katehisms, tas lielais katehisms, tas bija pirmais Katoliskās baznīcas katehisms, kas saistīja visu baznīcu. Protams, ka arī līdz šim bija tas saucamais Romas katehisms, bija arī citas versijas, kur tika skaidrotas ticības patiesības. Mēs galu galā no bērnības atceramies šo nelielo brošūru Katoliskās baznīcas īsts katehisms, kur ir jautājumu un atbildes, tādā vienkārša jautājumu atbilžu formā tiek skaidrotas ticības patiesības, kuras pilnīgi pietiekamas bērnam, bet nav pietiekamas pieaugušam cilvēkam. Tāpēc baznīcai bija nepieciešams kaut kāds katehisms, kur varētu, kā citē kardināls Ratzingers Jāni Pāvilu II, lai varētu pasniegt pilnīgu, pabeigtu katoliskās doktrīnas izklāstu, nodrošinot iespēju ikvienam cilvēkam uzzināt, ko baznīca savā ikdienas dzīvē apliecina, svin, dzīvo un lūdzas. Un šeit mēs jau varam redzēt šo sadalīšanu, katehisma sadalīšanu uz 4 daļām. Baznīca apliecina, svin, dzīvo un lūdzās. Par šīm 4 daļām mēs vēl tulīt parunāsim. 1997. gadā tas lielais katehisms tika prezentēts, tas tika tulkots arī uz dažādām valodām. Ja es nemaldos, 2001. gadā, varu kļūdīties, bet apmēram ap to laiku Katoliskās baznīcas katehisms tika iztulkots arī uz latviešu valodu. Un šis lielais katehisms, Katoliskās baznīcas katehisms, to ir nezinu, vai ir iespējams iegādāties, bet noteikti šo katehismu, lielo katehismu ir iespējams atrast internetā digitālā formā. Un ja gadījumā kāds vēlās, lai viņam šis katehisms būtu, to tiešām pilnīgi legāli, bez jebkāda grēka, bez jebkāda pārkāpuma, var leju pielādēt savā datorā un mierīgi šo katehismu lasīt soli pa solim. Kompendijs nav pieejams digitāli. Ja kāds vēlās šo grāmatu, tad vajadzētu to tomēr nopirkt, un es nevaru izplatīt šo tekstu, ko es esmu saņēmis. Tātad 97. gadā ir tapis lielais katehisms. Bet 2002. gadā, kad notika katehētu starptautiskais kongress, uz ticības mācības kongregāciju tika uzdots jautājums, vai mēs nevarētu dabūt kaut kādu vienkāršāko versiju, jo tomēr šī bieza grāmata ir diezgan pa lielu, lai to stieptu uz skolu, piemēram. Un tad Jānis Pāvils II uzdeva ticības mācības kongregācijai, ko vadīja kardināls Jozefs Ratzingers, sagatavot Katoliskās baznīcas katehisma kompendiju, kurš pēc savas būtības būtu saistīts ar lielo katehismu, bet tomēr skaidrotu šīs lietas daudz vienkāršāk, bet kondensētāk. Un kad mēs lasīsim šos tekstus, mēs arī to redzēsim, ka šie teksti viņi ir ļoti kondensēti,
Kad es vadīju šīs lekcijas iepriekš, man gadījās, ka pie viena punkta mēs varējām kavēties pa 15 minūtēm. Es, protams, tagad mēģināšu neparspilēt šajās lekcijās, bet ļoti svarīgi atcerēties, ka tas kompendijs, tas ir tāds kā piedeva, varbūt nav labs vārds piedeva, bet tāds papildinājums, tāds līdzeklis, kas palīdz saprast to lielāko katehismu. Līdzeklis, kas palīdz saprast lielāko katehismu. Tā es, laikam, vislabāk mēģinātu noformulēt, vislabākais formulējums, kas man nāk prātā. Un tad šis katehisms, šis kompendijs arī 2004. gadā tika izdots, un paldies Dievam, ka arī uz latviešu valodu tas tika iztulkots, par ko mēs varam tikai priecāties. Kādas ir šī katehisma iezīmes saskaņā ar šo ievadu, ko raksta mums kardināls Jozefs Ratzingers? Pirmām kārtām viņš, tāpat kā mazais katehisms, ir veidots tieši dialoga formā. Ja jums ir šī grāmata, ja jūs to atversiet, jūs redzēsiet arī, ka tajā ir mākslinieciski attēli. Tam ir sava nozīme, tūlīt mēs pie tā atgriezīsimies, bet pirmā lieta, ko es gribu pasvitrot, kardināls Ratzingers skaidri norāda, ka šis kompendijs nav kaut kāds neatkarīgais darbs, kā es jau teicu, lai kaut kādā veidā aizstātu katoliskas baznīcas katehismu. Gluži otrādi, viņš ir domāts tam, lai, citēju, no jauna modinātu interesi un entuziasmu attiecību uz katehismu, kas sava gudrā izklāstā tāds paškompliments, un dziļā garīguma dēļ vienmēr paliek pamatteksts katehēzī mūsdienu baznīcā. Lielais katehisms ir pamatteksts, bet šīs kompendijs ir domāts, lai mūsos uzbudinātu interesi attiecībā uz šo lielo katehismu. Un es ļoti ceru, ka, ja kādreiz mums Dievs dos un mēs pabeigsim šīs katehisma kompendija studijas, jūs ķersieties pie liela katehismu un varēsiet soli pa solim iziet tam cauri. Katehisms ir sadalīts 4 daļās, gan lielais katehisms, gan arī šīs kompendijs. Kā es jau teicu, baznīca apliecina, svin, dzīvo un lūdzās. Tas ir 4 daļas, kurās mēs varam redzēt visu katoliskās baznīcas mācību. Pirmajā daļā, kas saucās ticības apliecinājums, ir apkopota, šeit būs latīņu jēdziens, lex credendi, jeb ticība vai precīzāk ticības likums. Respektīvi, pirmā daļa atbild uz jautājumu, kā mēs ticam. Tas nozīmē, mēs ticam balstoties, pamatojoties uz kām, tas nozīmē, uz kādiem avotiem vispār balstās mūsu ticība, jo viņa nav akla, un to mēs redzēsim lasot katehisma kompendiju, bet arī kādas ir tas patiesības, ko Dievs cilvēkam ir atklājis. Arī par Dieva atklāšanos mēs ar jums mazliet parunāsim pat šodien. Otrajā daļā ir kristīga noslēpuma svinēšana, jeb latīņu jēdziens lex celebrandi, jeb celebrēšanas vai svinēšanas likums. Šeit iet runa par to, kas ir sakramentāla dzīve, kāpēc mums ir tie sakramenti un kāpēc mēs tieši šajos sakramentos varam šodien izdzīvot, un šeit es ticēju, pestījošo spēku, Jēzus Kristus pestījošo spēku, jo nepietiek tikai ticēt, ir nepieciešams arī, lai cilvēkam būtu pieredze, ka viņš pats izdzīvo šo pestīšanu. Un tam ir domāta tā otrā daļa, pie kuras es ceru, mēs kādreiz nonāksim, kristīga noslēpuma svinēšana, respektīvi, kas tas ir tie sakramenti. Būs tāds neliels ievads sakramentoloģijā. Protams, ka mācība par sakramentiem ir daudz dziļāka, un šī mācība attīstījās gadsimtu gaitā. Nevienmēr baznīca bija pārliecināta, ka tā ir tieši 7 sakramenti, tas savā laikā tika noformulēts. Bet ļoti svarīgi saprast, kā mēs izdzīvojam šo pestīšanu, jo nepietiek tikai intelektuāli zināt, ir nepieciešams arī izdzīvot. Es ļoti bieži izmantošu salīdzinājumus, un tieši tāds salīdzinājums, kas nāk man prātā sakarā ar lex celebrandi, ar celebrēšanu, tas ir attiecības starp vīrieti un sievieti, vai attiecības starp vīru un sievu.
Nepietiek tikai zināt, ka es tevi mīlu vai ka viņa mani mīl. Ir nepieciešams arī to kaut kādā veidā pārdzīvot, piemēram, kopā aiziet uz restorānu, kopā pavadīt laiku. Es, protams, tagad ļoti idealizēju, bet mīlestība tā nav tikai intelektuāla pieredze. Tā ir arī dzīves pieredze, tā ir iekšējas pārdzīvošanas pieredze, kura ir iesaistīti visi mūsu iekšējie spēki – prāts, griba, emocijas, jūtas, fantāzijas un tā tālāk. Trešajā daļā, ko mēs saucām, ko katehisms sauc par dzīvi Kristū, jeb lex vivendi, dzīves likums vai dzīvošanas likums, šeit mēs varam redzēt atbildi uz jautājumu, kā dzīvot. Nepietiek tikai zināt, ka mēs esam atpestīti, nepietiek tikai piedzīvot šo atpestīšanas procesu šodien, ir nepieciešams arī nākošais solis, ka mana pestīšana vai mana apziņa par pestīšanu, mana pestīšanas pieredze pieprasa, lai es mainītu savu dzīvi. Un respektīvi trešā daļa atbild uz jautājumu, kā dzīvot kristietim. Kādas jādara izvēles, lai tas būtu morāli labas, lai tas būtu, pateiksim, varbūt mazliet kristīgi, lai tas būtu saskaņā ar Dieva gribu. Un galu galā 4. daļā tas nosaukums ir kristīga lūgšana. Nepietiek tikai būt cilvēkam, kas zina, ka esam atpestīti, nepietiek tikai gūt šīs atpestīšanas pieredzi, nepietiek tikai gūt zināšanas par to, kā jādzīvo un jādzīvo, ir nepieciešams arī 4. solis, ir nepieciešams ieiet dialogā ar Dievu. Atcerieties, kad mēs bijām svētdienas skolā, mēs runājam par to, vai mums stāstīja par to, kas ir lūgšana. Visbiežākā definīcija bija, tā ir saruna ar Dievu. No vienas puses tā ir pareiza definīcija, kaut arī tā ļoti vienkāršo lūgšanas realitāti, jo, protams, tā ir daudz bagātāka nekā tikai saruna ar Dievu. Katrā ziņā lūgšana tas ir attiecības ar Dievu. Es pateiktu tā, tas ir ieiešana attiecībās ar Dievu. Tas ļoti strikti saistās arī ar otro daļu, ar kristīga noslēpuma svinēšanu, jo kas tas ir sakramenti bez lūgšanas? Jo lūgšanas ir burtiskas sakramentālas dzīves sastāvdaļa. Tāpēc es pat otro apvienotu ar 4, bet mēs iesim saskaņā ar katehisma logiku. Bet mums ir nepieciešamas arī attiecības ar Dievu, un bieži vien Latvijā es biju sastapies ar tādu definējumu, ar tādu teicienu, es gribu veidot attiecības ar dzīvo Dievu. Es gribu veidot attiecības ar dzīvo Dievu. Tas, protams, ir viss pareizi, bet rodas jautājums, kā, lai es veidoju tas dzīves attiecības ar Dievu. Un šeit 4. katehisma daļā, pie kuras mēs ceru kādreiz nonāksim, jo es plānoju, ka šis tikšanās, ja iepriekšējais viena valoda bija 2 gadus, tad šeit laikam aizņems kādus 3 vai 4, bet tik un tā mēs kādreiz pie tā visa nonāksim. Mēs redzēsim, ko nozīmē lūgties. Mēs redzēsim, ko nozīmē ieiet šajās attiecībās ar Dievu. Bet mums ir vajadzīga pacietība, lai mēs varētu tam visam tikt cauri. Vēl viena lieta, par kuru es jau biju minējis, bet Ratzingers mums atgādina, ka kompendija struktūra balstās uz ļoti senas katehēzes tā saucamās literālas formas, jautājumi un atbildes. Mēs pie katra punkta redzēsim jautājumu, un arī pēc tam mēs redzēsim arī skaidrojumu, kas balstās uz lielā katehizma, kā uz šo konkrētu jautājumu varētu atbildēt. Tā ir diezgan specifiskā forma. Protams, varēja izvēlēties arī kādu citu, un varbūt, ja man būtu tas dotības, ja man būtu tāda iespēja un laiks, un ja es mācētu to darīt, varbūt, vai baznīca mācētu to darīt, vai kāds uzņemtos, varbūt varētu izveidot TikTok vai Instagrama kontu, kurā ļoti īsos teikumos, piemēram, 2-3 minūtēs būtu skaidrotas kaut kādas ticības patiesības, bet no otras puses tas būtu arī liels vienkāršojums, jo
Kā jūs redzēsiet, mēs skaidrosim šīs lietas ar jums dziļāk, un ar 2-3 minūtēm nepietiek, lai paskaidrotu kaut kādu lietu. Tāpēc varbūt kādreiz būs izdots kompendija kompendijs vai kompendija online kompendijs, tagad mana fantāzija mani nes uz priekšu, bet katrā ziņā mēs ar jums paliksim pie šīs diezgan senas formas, jautājumi un atbildes, un mēģināsim uz tiem arī atbildēt. Un trešā šī kompendija raksturīga iezīme, te ir māksliniecisko attēlu iekļaušana kompendijā. Ņemot vērā, ka mums šeit ar jums ir online režīms, un es nenodarbojos pēc tam ar video postprodukšanu, tas nozīmē, ka es neredigēju šos video, bet lieku kā ir, mēs šo daļu ar jums izlaidīsim. Jo tiešām tiek izmantoti vairāki attēli, tomēr manā skatījumā pirmām kārtām es neesmu speciālists kristīgajā mākslā, līdz ar to nevarēšu jums daudz ko paskaidrot par šiem attēliem, kas tiek ielikti kompendijā. Tur ir arī zināmā mērā skaidrojumi, bet viņi ir diezgan tādi ļoti vienkāršoti. Tāpēc šo trešo daļu, ja iet runa par kristīgās ikonogrāfijas tradīciju, par tiem attēliem, kas ir šajā katehizmā, mēs palaidīsim garām, ja mums ar jums pietiks ar tekstiem. Tāpēc, darbie draugi, pēc šī neliela ievada, kaut arī viņš jau ilgst kādu laiku, pēc šī neliela ievada mēs tagad ķersimies ar jums pie paša katehizma teksta un mēģināsim šodien apskatīties, sāksim to pirmo daļu par ticību un mēģināsim iziet cauri tai pirmai nodaļai par to, kā vispār cilvēks atveras uz Dievu, vai viņš ir spējīgs atverties uz Dievu vai nav spējīgs, ko par to mums runā katehisms. Pirmais punkts un pirmais jautājums. Kāds ir Dieva plāns attiecību uz cilvēku? Šeit uzreiz vēl neķeroties pie teksta skaidri jāpasaka viena lieta, ko es nemitīgi atkārtoju arī sprediķos. Mēs nezinām visus Dieva plānus. Dievs mums ir atklājis tikai to, kas ir nepieciešams mūsu pestīšanai, bet ir ļoti daudz lietu, ļoti daudz noslēpumu, kas nav un arī varbūt netiks atklāts, bet es vienmēr saku tā, kad nomirsim, varēsim kungam pajautāt un mums nebūs nekādu noslēpumu vairs. Bet tagad ir kā ir. Un tāpēc, kad mēs runājam par Dieva plānu attiecību uz cilvēku, šī atbilde ir ļoti vienkārša. Viņa ietver sevi radīšanu, atpestīšanu un arī mūžīgo svētlaimi, kaut arī mēs nezinām, kāda tā būs. Tātad skatīsimies uz atbildi. Sākumā es citēju katehizmu vai kompendiju. Dievs bezgalīgi pilnīgs un svētlaimīgs pats sevī. Tikai aiz labestības un no brīvas gribas radījis cilvēku, lai to darītu par savas svētlaimīgas dzīves līdzdalībnieku. Kad laiks bija piepildījies, Dievs Tēvs sūtīja savu dēlu, kā grēka kritušas cilvēces pestītāju un glabēju. Tādējādi visus cilvēkus aicinot savā baznīcā un svētajā garā viņus darot par saviem pieņemtajiem bērniem un savas mūžīgas svētlaimes mantiniekiem. Ļoti vienkāršs teksts, ļoti skaists, bet vienlaicīgi ļoti dziļš, tāpēc mēģināsim izrupties tam cauri. Protams, var skaidrot ļoti daudz, piemēram, jautāt, kāpēc Jēzus nav pateicis, ka Jēzus ir tikai pestītais, bet viņš arī ir glabējs, bet šīs lietas mēs atstāsim teologiem, izmantosim vai mēģināsim paskaidrot tikai to, kas mums ir svarīgs šodien. Respektīvi, kas man šķiet svarīgs, jo ņemot vērā, ka tas ir monologs, tāpēc jums sanāk tikai klausīties. Pirmām kārtām, patiešām, vissvarīgākā lieta, Dievs ir pilnīgs un svētlaimīgs pats sevī. Tas nozīmē, ka šī koncepcija, par kuru mēs ļoti bieži aizmirstam, vai mēs esam Dievam vajadzīgi? Lai viņš būtu pilnīgāks? Nē. Vai Dievam ir vajadzīgas mūsu lūgšanas? Piemēram, Dievam šodien slīgs garastāvoklis, es palūdzos, un vienā brīdī viņam šis garastāvoklis uzlabojas.
Ja mēs skatītos no tādas cilvēciskas perspektīvas, mēs varētu mēģināt atbildēt, ka jā. Bet skatoties no teoloģiskas perspektīvas, vai ir šī mana lūkšana, vai viņas nav? Dievs tik un tā ir pilnīgs. Mana lūkšana vai mana izvēle, vai es vēlos būt ar Dievu, vai mana izvēle, vai es nevēlos būt ar viņu, Dievā tas neko nemaina. Respektīvi, Dievam nebija vajadzīgs cilvēks viņas svētlaimei. Un tā ir ļoti svarīga lieta, jo bieži, un kāpēc es to uztveru, jo bieži vien mums šķiet, ka Dievs ir kaut kāds dusmīgs vīrs ar sirmo bardu, kas sēž debesīs un tikai mēģina skatīties, lai tikai cilvēkam nedzīvotos labi. Ja cilvēkam ir pārāk labi, tad viņš tur saka, tas ir grēks. Ja, un tad, ja cilvēks viņam paklausa, Dievam ir prieks, ja cilvēks Dievam nepaklausa, tad šajā brīdī Dievs atriebies un sūta viņu uz elli. Nu, protams, tā ir ļoti karikatūriska, tā ir ļoti liela karikatūra uz Dievu, jo Dievs tāds nemaz nav. Un tieši šie pirmie vārdi mums norāda, ka Dievs ir pilnīgs. Viņš ir pilnīgi, varētu pateikt, pašpietiekams. Viņam nav nepieciešamības pēc kaut kā. Viņam nav nepieciešamības pēc cilvēka, bet Dievs aiz mīlestības un no labas gribas radījis cilvēku, lai to darītu par savas svētlaimīgas dzīves līdzdalībnieku. Un šeit es izmantošu piemēru, lai parādītu, kāpēc Dievs rada cilvēku. Mēs, tie cilvēki, kuriem ir mobīlie telefoni, un tā kā jūs mani skatāties, visticamāk, ka jūs skatāties no mobila telefona vai no datora, bet jums arī ir mobilais, mēs dažādos messengeros pārsūtam bieži vien viens otram kaut kādas vai nu smieklīgas bildes, vai nu jautras, vai nu kaut kādus novēlējumus. Un arī man gadās saņemt no maniem draugiem, un arī es sūtu saviem draugiem dažādas bildes, bet visbiežāk, kādas jūtas ir, kad mēs šīs jautras bildes pārsūtam viens otram, vai smieklīgas bildes. Visbiežāk ir tā, ka es ieraudzīju kaut ko foršu internetā, es pasmejos, bet es nevēlos šo prieku paturēt priekš sevis. Es vēlos ar šo prieku padalīties ar tiem cilvēkiem, kurus mīlu, ar tiem cilvēkiem, kas man ir tuvi, jo ienaidniekiem mēs neprasūtam foršas bildes, tikai tiem, kurus mīlam, tikai tiem, kuri mums ir tuvi. Un tāpēc šis jūtas, tas ir tāds atspulgs, ļauj mums saprast šo lietu, kāpēc Dievs radīja cilvēku. Dievs ir laimīgs pats sevī, bet viņš vēlās ar šo laimi padalīties. Viņš vēlējās un vēlēsies mūžīgi, lai būtu vēl citas būtnes viņa radītas, kuras varētu ņemt dalību viņa priekā, kuras varētu būt tikpat laimīgi kā viņš. Un tas ir vissvarīgākā lieta šajā Dieva plānā attiecību uz cilvēku. Vissvarīgākā lieta, jo Dievs patiešām vēlās cilvēka laimi, bet ar noteikumu, ar viņu. Kāpēc ar viņu? Jo bez viņa, bez Dieva šī laime vienkārši nav iespējama. Un tāpēc viņš arī mūs radīja. Un tāpēc viss ir šis process radīšanas un par to mēs arī par radīšanu runāsim, par evolūciju. Negribu tagad iestrēgt šajos jautājumos. Noteikti pie tiem mēs atgriezīsimies, kad runāsim par radīšanu. Bet noteikti viņš mūs ir radījis un vēlējies atpestīt tieši tāpēc, ka viņš mīl un vēlās mūsu laimi. Un es gribētu, lai jūs tā iekodētu sev šo vissvarīgāko teoloģisko domu. Dievs mūs mīl un vēlās mūsu laimi. Protams, automatiski radās daudz jautājumu. Kungs, ok, tu mūs mīli, tas ir pareizi un svarīgi, un mēs tam ticam, bet kāpēc ir slimības un tā tālāk? Pie ļaunuma jautājuma mēs arī ar jums nonāksim šo mūsu studiju laikā. Bet katrā ziņā vissvarīgākais ir tas. Dieva plāns attiecību uz cilvēku, lai mēs kādreiz sasniegtu pestīšanu, lai mēs šai pestīšanai nobriestu. Un tagad mēs redzam nākošo soli. Dievs sūtīja savu dēlu, kā grēka kritušas cilvēces pestītāju un glābēju. Es tagad nevēlos iedziļināties pirmgrēka teoloģijā, jo viņa baznīcā patiešām, ja mēs raksim dziļāk,
viņa nav līdz galam izskaidrota. Kaut arī šī teoloģiska koncepcija ir dogmatizēta, tomēr tai vienmēr nepieciešami kaut kādi jauni skaidrojumi. Un tāpēc, ņemot vērā, ka mums nav dogmatiku studijas, mums nav protologija, jeb traktāts par pasaules radīšanu, līdz ar to es nenodarbošos ar to, lai skaidrotu dziļi pirmgrēka problemātiku, bet mēs tai daudz maz pieskarsimies arī vēlāk. Katrā ziņā kaut kas notika ar cilvēci. Mēs to tādā tēlaina veidā, tādā mitiskā valodā varam par to dzirdēt pirm cilvēka krišanas aprakstā. Protams, ka jāsaprot, ka tas ir mitoloģiska valoda, līdz ar to nav jāuztver burtiski, ka tur bija kaut kādi aboli vai ananasi kaut kāda dārzā, un tieši gastronomiska, ka šī pirmgrēka problēma bija tieši gastronomiska. Noteikti ne par to bija runa. Bet katrā ziņā ar cilvēci kaut kas notika, un nāk pestītājs, glābējs un pestītājs. Starp teologiem pagātnē bija jautājums, un uz šo jautājumu mēs neesam spējīgi atbildēt šodien. Vai Dieva dēla iemiesošanās bija paredzēta no paša sākuma, tikai šī iemiesošanās notiktu savādāk un nebūtu vajadzīgs šis Jēzus Kristus upuris uz krusta, uz tā krusta, kas ir man aiz muguras, bet mēs nezinām atbildi. Līdz ar to, ņemot vērā, ka mēs nezinām, es nevēlos jums uzspiest manu personīgo teoloģisko viedokli, un tāpēc atstāšu arī šo jautājumu bez atbildes. Katrā ziņā notiek Jēzus Kristus iemiesošanās, notiek viņa upuris, jeb tā paschas noslēpums, paschas notikumi, viņa nāva un augšām celšanās, un mēs tiekam atbrīvoti no tā pirmgrēka. Nezinu, vai jūs ievērojat, es izmantoju jēdzienu pirmgrēks, nevis pirmdzimtais grēks. Jo latīņu jēdziens peccatum originale, tas ļoti neveiksmīgs tulkojums uz latviešu valodu, pirmdzimtais grēks. Tas ir zināmā mērā tāds tulkojums, kas balstās uz krievu un poļu valodas gžeh pervorodnī ili pervorodnī grieh. Jo pervorodnī, te pirmdzimtais, tas ir tas, kas pirmais ir piedzimis. Tāda ir šī vārda semantika, bet man ļoti patīk šis jēdziens pirmgrēks, kas precīzāk attēlo šī grēka būtību. Es lūdzu piedošanu, ka es nevarēšu atbildēt uz jautājumiem, jo tie jautājumi ātri iet uz priekšu, tāpēc, ja kāds iesūtīs man privāti, tad es varēšu varbūt atbildēt pienākošas reizes, Daniela, ok? Katrā ziņā. Pirmgrēks, tas ir tas, ka ar cilvēci kaut kas ir noticis. Un Jēzus Kristus ar savu upuri šo pirmnotikumu, šo pirmgrēku it kā aizdzen projām, it kā salabo to, kas tika salauzts pēdiņās, protams, pašos cilvēces pirmsākumos. Kas tas ir bijis, kā tas ir bijis, mēs nezinām, bet atkārtošu vēlreiz, nomirsim, pajautāsim mūsu kungam. Un pēdējais solis, kas skar mūs šodien, tas ir, kungs aicina mūs savā baznīca un svētajā garā vēlās darīt par pieņemtajiem bērniem. Mēs arī runāsim vēlāk ar jums par to, kas tiks pestīts, tāpēc es nevēlos atkal palikt pie šī jautājuma. Jūs redzat, ka mēs ilgi jau sēžam pie pirmā punkta, bet katrā ziņā mēs esam ierakstīti Dieva plānā arī šodien, un svētais gars, tā ir Dieva klātbūtne, vienkāršojot, protams, tā ir Dieva personīga klātbūtne ar mums visiem šodien. Un viņš caur šo klātbūtni padara mūs par bērniem, bet es vēlos pievērst uzmanību pieņemtajiem bērniem. Atcerieties, kad mēs baznīcā apliecinām ticību, kaut kas brauc ar tačku aiz durvīm. Nezinu, vai jūs dzirdat, bet es dzirdu, tāpēc tas man mazliet traucē. Katrā ziņā, kad mēs baznīcā apliecinām ticību, skaitām to garāko ticības apliecinājumu, tas saucamo Nikajas Konstantinopolis, mēs runājam par Jēzu Kristu, ka viņš ir Dievs no Dieva, gaisma no gaismas, paties Dievs no patiesa Dieva, dzemdināts, neradīts. Protams, tas ir dogmatisko spriedumu tāds
ļoti kondensēts izklāsts, bet par cilvēku mēs nesakam, ka cilvēks ir gaisma no gaismas, Dievs no Dieva un tā tālāk. Ka mēs neesam radīti no Dieva būtības. Mēs esam savādāki nekā Dievs, bet viņš mūs pieņem par pieņemtajiem bērniem. Šeit tiek izmantots vārds adopcija. Mēs varētu teikt, ka teologiski, atkal es šo vārdu vēlos ielikt pēdiņās, mēs Dieva plānā esam ierakstīti kā adoptētie bērni. Kaut arī mēs neesam, atkal lieku pēdiņās, neesam ģenētiski, ja? Protams, izmantoju šos vārdus ļoti figurāli, vēlos ļoti precīzi to izteikt, lai tas būtu skaidrs. Mēs neesam figurāli ģenētiski vienoti ar Dievu, bet viņš mūs pieņem kā savējos. Viņš neuzskata mūs par svešiem, un tas ir viņa gribas akts attiecībā uz mums. Un jo vairāk šis gribas akts nav atceļams. Mēs esam ierakstīti pestīšanas plānā, un mēs visi esam aicināti, lai būtu pestīti. Un tāpēc es vienmēr skaidroju arī šo lietu. Tāpēc elle, jeb mūžīga pazudināšana, izmantosim labāk šo iedzienu, mūžīga pazudināšana nav Dieva atriebība par to, ka cilvēks bija nepaklausīgs. Mēs nevaram runāt tehniski, ka, ja tu neesi izpildījis baušļus, tad tu noteikti tiksi ellē. Šeit nedarbojas tāds strikti tehniskā metode. Nedarbojas tā nav tāda strikti tehniska paradigma. Šeit ir kaut kas savādāk. Mēs šeit runājam nevis balstoties uz tehniku. Ja tu esi izdarījis to, tad dabūsi to. Ja neesi izdarījis to, tad nedabūsi to, bet dabūsi kaut ko citu. Tas nedarbojas tā. Runa ir par attiecībām. Respektīvi, kas tas ir mūžīga pazudināšana? Dievs jautā cilvēkam, tagad tā ir metafora. Dievs jautā cilvēkam, vai tu gribi būt kopā ar mani? Un cilvēks saka, jā, es vēlos. Ok, nāc iekšā. Bet ir arī otra medaļas puse. Mēs esam brīvi. Līdz ar to, ja mēs esam brīvi, šī izvēle nav virtuāla, viņa ir reāla. Un šajā gadījumā Dievs jautā cilvēkam, vai tu gribi būt kopā ar mani? Un cilvēks atbild, es nevēlos. Ok, saka Dievs, lai notiek saskaņā ar to, ko tu gribi. Un es vienmēr šajā skaidrojot šo lietu atceros mūžībā aizgājušā prāvesta Kazimira Mončinska teiktos vārdus, kad viņš man skaidroja par elli. Šī lieta man ļoti, ļoti uzrunāja, un es skatāties no bērnības uz savu priesterisko dzīvi, es atnesu šo gaišo domu, un es vēlos padalīties. Uz elli iet tikai tas, kas pats uz to vēlās aiziet. Pazudināts tiek tikai tas, kas to vēlas. Tā ir cilvēka izvēle, nevis Dieva verdikts. Un tas ir ļoti svarīgi. Protams, mēs bieži vien izmantojam šo tiesneša terminoloģiju, ka Dievs notiesa cilvēku un tā tālāk, bet reāli tas ir mazliet kaut kas savādāks. Reāli runa iet par attiecībām, nevis, kā es jau teicu, par tehniku. Tāpēc esam visi aicināti, lai mēs tiktu pestīti, bet tas, kurš nevēlās, saņem to, ko viņš vēlas. Un, diemžēl, tā ir mūžīga pazudināšana, jo Dievs ir visaugstākais labums, un ja kāds izvēlās mazāko labumu, viņš to labumu arī saņem. Un tagad mēs redziet, pēc cik gariem skaidrojumiem mēs pārējām pie pirmās nodaļas cilvēks atvērts Dievam. 2. punkts. Kāpēc cilvēkā ir ilgas pēc Dieva? Un šeit, izejot no tā, par ko mēs bijām runājuši, mēs varam ļoti vienkārši atbildēt uz šo jautājumu. Ko mums stāsta kompendijs? Pats Dievs, radot cilvēku pēc sava attēla, ir ierakstījis viņā sirdī ilgas skatīt Dievu. Kaut arī cilvēks bieži vien šo vēlmi neņem vērā, Dievs nekad nepārstāj tuvināt viņu sev, jo tikai Dievā cilvēks dzīvos un atradīs to patiesības pilnību un laimi, ko viņš nemitīgi meklē. Tātad, pēc savas dabas un aicinājuma, cilvēks ir reliģiska būtne, kas spēj dzīvot kopībā ar Dievu. Šī ciešā un ļoti svarīga saikne ar Dievu sniedz cilvēkam viņa patieso cieņu. Atkal, man gribās ļoti daudz runāt arī par šo fragmentu, bet izvēlēšos tikai vissvarīgāko. Kā es jau teicu, un kā jūs varat nojaust, cilvēks ir radīts, lai būtu pestīts. Un tāpēc, ka viņš ir radīts, lai būtu laimīgs ar Dievu, mūsos ir ierakstīta arī šīs ilgas būt pestītam.
šīs ilgas pēc mūžīgas laimes. Un to mēs varam arī saprast savā ikdienā. Jo, piemēram, ja cilvēkam pamēģināsim izdarīt tādu intelektuālu eksperimentu, iedomāsimies, ka dzīvo tāds cilvēks, kuram visas viņa pamatvajadzības tik nodrošinātas, visas viņa pamatvajadzības tik apmierinātas. Viņš dzīvo drošībā, viņam ne no kā nav jābaidās. Viņš vienmēr ir pabarots ar vislabākiem kviešiem, saskaņā ar svētiem rakstiem. Ir pabarots ar vislabāko veselīgo uzturu. Viņš tiek no citu cilvēku cienīts, jo arī šīs vajadzības cilvēkam ir. Viņš ir vesels, ja? Viņš necieš ne no kā. Uzdosim sev jautājumu, vai tas cilvēks būs laimīgs? Protams, mēs tagad varam atcerēties slaveno Maslovu piramīdu, psihologa Abrahama Maslova piramīdu, bet, lai nepagarinātu pārāk ilgi mūsu šo lekciju, atstāsim to novārtā, pat ja visas pamatvajadzības cilvēka tiks apmierinātas, viņam tik un tā trūks kaut kā. Tik un tā viņš nebūs laimīgs uz 100%. Tik un tā viņam gribēsies kaut ko vairāk. Pat ja viņš būs fiziski, psihologiski, intelektuāli piepildīts, ir kaut kas vairāk. Un arī tieši to mēs saucam par reliģiju. Reliģija, viņa nav izgudrota, kā bieži vien mums tiek stāstīts, lai paturētu cilvēkus paklausībā. Reliģija bieži vien tiek izmantota ar šo mērķi, bet viņa nav tapusi no tā, lai cilvēkus kaut kādā veidā turēt grožos. Reliģija arī nav tapusi tikai tāpēc, lai skaidrotu pasaules bīstamus fenomenus, lai cilvēks gūtu kaut kādu kontroles sajūtu par to. Piemēram, cilvēks baidās no perkona, viņš tur lūdzās vai saliek perkonim kaut kādus upurus, un tad viņš ir drošs, ka perkons nedūsmosies uz viņu un, piemēram, ar zibenu nešaus viņa mājā. Tas nav tā. Tas ir kaut kas dziļāks, ir ierakstīts cilvēka sirdī, kas izpaužas šajā uzvedībā. Pēdējie antropologu un arī arheologu pētījumi apliecina ļoti interesantu lietu, ka reliģiskā kulta ēkas vai reliģiskā kulta celtnes tika celtas pat tad, kad neeksistēja vēl pilsētas. Vislabākais piemērs tam ir tāds, kas vēl netika izpētīts, bet jūs varat pameklēt internetā. Turcijā atrodas tāda vieta, kura saucās Göbekli Tepe. Šajā vietā tika atklātas pavisam nesen sakrālas celtnes, kuras nekadā citā veidā nevarēja būt izmantotas, kā tikai sakrālām nolūkam. Un šis laiks, kas šīs celtnes tika tapušas, nāk no tiem laikiem, kad cilvēki dzīvoja vēl, nedzīvoja vēl pilsētās, pat nodarbojas barojas no tā, ka gāja medībās un vāca dabas veltes, kuriem pat vēl nebija ienācis prātā kultivēt laukus un audzēt barību, ja, vai paņemt kaut kādus dzīvniekus no dabas un arī kaut kādā veidā viņus padarīt par mājas dzīvniekiem. Mēs redzam, ka cilvēkam šī vajadzība bija tik dziļa, ka viņi bija spējīgi sapulcēties kopā un uzcelt šis celtnes kaut kādam kultam. Ja? Un priekš manis personīgi, es papētīju šo jautājumu, protams, dziļāk, es nevaru paskaidrot visu, jo nāk prātā kārtējas lietas, bet tas liecina par to, vismaz mani tas pārliecina par to, ka cilvēks ir reliģisks ne tāpēc, lai būtu paklausība, ne tāpēc, lai radītu kaut kādu ētiku, ne tāpēc, lai ieviestu kārtību sabiedrībā, ne tāpēc, lai kaut kādā veidā gūt, kā es jau teicu, tādu pārliecību, ka man ir kontrole par dabas vai citiem notikumiem, teiksim, magiska domāšana. Tas ir kaut kas dziļāks, un to mēs saucam par attiecībām ar Dievu.
ka cilvēks ir radīts, lai veidot šīs attiecības ar Dievu. Protams, ka cilvēces attīstības gaitā tas viss attīstījās arī. Un šodien, protams, mēs esam savādāk religiozi nekā cilvēki pat 50 gadus atpakaļ. Bet tomēr religiozitāte paliek. Un tā ir tā svarīga lieta, ko es gribētu pasvītrot. Un vēl viena lieta, kas man šķiet ļoti svarīga mūsdienu kontekstā. Mēs redzam, ka tieši šī kopība ar Dievu sniedz cilvēkam viņa patieso cieņu. Pamēģināsim uzdot sev jautājumu. Mēs dzīvojam demokratiskā valstī. Daudz maz demokratiskā valstī. Protams, ka tīras demokrātijas nav nekur, un, protams, ka ir arī savi manipulācijas veidi, un līdz Atēnas demokrātijai mums ir tikpat tālu kā līdz mēnesim, bet mēs dzīvojam samērā demokratiskā valstī, un katram cilvēkam ir tiesības uz dzīvi, katram tiesības ir uz savu domāšanas brīvību, vismaz es ceru, ka tās ir arī Latvijā, savu domu brīvo izpaušanu un tā tālāk. Protams, ir zināmi ierobežojumi, daudziem no kuriem es nevaru piekrist, bet tūlīt paskaidrošu, kāpēc. Mēs vienmēr sakam, ka cilvēkam ir tiesības, bet mēs uzdodam jautājumu, kāpēc cilvēkam ir šīs tiesības? Kāpēc viņam ir šīs tiesības būt izklausītam, šīs tiesības paust savu viedokli, šīs tiesības būt brīvam, šīs tiesības būt laimīgam, šīs tiesības balsot un tā tālāk. Tāpēc, ka pastāv cilvēka cieņa. Un šī cieņa ir neatņēmama. Tas nozīmē, ka ne es nevaru atteikties no šīs cieņas, nekāds cits nevar man to atņemt, jo teoloģiski tā nāk no Dieva. Tā ir Dieva dāvana, nevis cilvēka izgudrojums. Protams, mēs varam pateikt, Franču revolūcija un tā ir pateikusi, ka cilvēkam ir sava cieņa un tā tālāk, bet tas nebija Franču revolūcijas izgudrojums. Tas ir kaut kas krietni senāks, un tas tiek kultivēts kristietībā. Un tas tiek parādīts kristīgajā teoloģijā, cilvēka cieņa. Un tāpēc, kad mēs runājam, piemēram, par kaut kādu noziedznieku, kurš ir izdarījis ļoti smagas lietas, un kad vienkārši rodas dusmas attiecību uz viņu, pastāv viena ļoti svarīga lieta. Arī viņam ir cilvēka cieņa, un arī katram noziedzniekam ir tiesības uz taisnīgu tiesu. Katram noziedzniekam ir tiesības uz to, lai viņam tiktu dota iespēja atgriezties. Ja nē, tad nē, protams, šeit ir ļoti dažādi, bet šī cieņa ir neatņēmama cilvēka būtības daļa. Katram cilvēkam ir cieņa, un tieši tāpēc baznīca aizstāv cilvēka dzīvību no ieņemšanas brīža līdz naturālai nāvei. Un, protams, ka cilvēka cieņa sniedzas arī pāri nāvei, jo pēc tam mēs apbedam cilvēkus cienīgi kapsētā, nevis izmetam kaut kur miskastē. Tāpēc, dargie klausītāji vai skatītāji, atcerieties šo lietu, ka cilvēka cieņa ir neatņēmama. To nevar atņemt. Un pat ja es vai kāds cits degradē līdz dzīvnieka līmenim, viņš tik un tā paliek cilvēks. Mēs nevaram pateikt, ja viņam ir radikāli uzskati, viņš ir noziedznieks, tad mēs drīkstam ar viņu darīt visu, ko gribam. Fašistiska Vācija jau parādīja, ka tas nav izejas ceļš, ka tas ir degradācija. Tas ne tikai degradē cilvēkus, kuriem mēs atņemam cieņu, tas degradē arī tos cilvēkus, kuri atņem šo cieņu. Un tāpēc sevis pašidentifikācija caur to, ka es ienīstu kādu, tā ir ļoti bīstama lieta. Piemēram, ja es esmu katolis, kā jūs zinat, un, piemēram, man nepatīk kaut kāda protestantu kustība, vai nepatīk kaut kāda kristīga kopiena baznīcā, piemēram, jo es uzskatu, ka jālūdzās tieši tā. Ja es mēģinu sevi identificēt caur to, ka es ienīstu kādu cilvēku grupu, ka es nevaru viņus ciest, ka es vēlos, lai viņus nebūtu, tas degradē mani pašu, jo es rīkojos pretrunā ar to dāvanu, ko Dievs ir devis katram cilvēkam un kas saucās cilvēka cieņa. Ejam tālāk. 3. punkts. Vai ir iespējams pazīt Dievu tikai cilvēka prāta gaismas palīdzību? Un šeit mēs jau nonākam gandrīz pie atklāsmes, un šis jautājums burtiski ir par naturālo atklāsmi. Un ko mums saka katehisms? Pamatojoties uz radīšanas faktu, tas ir pasaules un cilvēka radīšanu, cilvēkam ir iespējams ar savam prāta spējām
vien pazīt Dievu kā visuma aizsākumu un galamērķi, kā augstāko labumu un bezgalīgo patiesību un skaistumu. Ļoti vienkāršojot, cilvēks ir spējīgs pazīt Dievu, jo Dievs ir atstājis pasaulē tā saucamos vistīgie dei, jeb Dieva pēdas. Kad mēs skatāmies uz pasauli, kad mēs pētam šo pasauli, kad mēs iedziļinamies šajā pasaulē, vienmēr jāuzdot jautājums, kāpēc? Kāpēc es par to runāju? Man prātā nāk ļoti pazīstams Polijā fizikas un teologs Mihails Hellers, profesors Mihails Hellers. Viņš rakstīja poliski, bet arī uz citām valodām viņa grāmatas tika tulkotas, un viņš apvieno sevi fizika un arī teologa prātu. Un viņš savā laikā, man bija gods klausīties dažas viņa lekcijas, viņš ļoti precīzi skaidro, es, protams, negribu iedziļināties tagad fizikas niansēs, jo pirmam kārtām neesmu kompetents, otram kārtām, pat ja es būtu, tas būtu ļoti gari atkal, man vienmēr ir laika trūkums, bet vienkāršojot, jo dziļāk mēs pētam pasauli, jo vairāk jautājumu, kāpēc tas darbojas tieši tā. Kāpēc mums ir gravitācija? Kāpēc mums 4 pamatspēki, kas darbojas? Gravitācija, elektromagnetiskais spēks un arī atomu līmenī ir tas saucamais stiprais un vājš spēks. Es nezinu, kā tas saucās latviski, es tagad burtiski tulkoju to no poļu valodas. Katrā ziņā mums ir pamatmodelis, kurš daudz maz skaidro pasaulī, bet neskaidro visu. Nav iespējams apvienot visus 4 spēkus, kas ir mūsdienu pasaulē, ko atklājuši fiziki. Un tāpēc šis jautājums, kāpēc viņš paliek gaisā. Piemēram, vēl viens piemērs no bioloģijas. Mēs visi zinām, kas ir dzīvs un kas nav dzīvs. Ja es paņēmu šo te priekšmetu, tas ir darināts no plastika, es, protams, ka pateikšu, ka viņš nav dzīvs. Ja jūs skatāties uz manīm, jūs noteikti pateiksiet, ka es esmu dzīvs, jo noteikti neesmu ne hologramma, neesmu arī akmens. Bet no otras puses nav skaidras atbildes, kas tas ir pati dzīvība. Nav skaidras atbildes, kā radusies dzīvība. Ja mēs mēģināsim lasīt pat enciklopēdijas, bioloģijas enciklopēdijas, mēs atradīsim tādu apgalvojumu, un tāpat dzīvība. Dzīve ir radusies, bet jautājums kā, diemžēl uz doto brīdi mums nav atbildes uz to. Es ceru, ka nākotnē zinātne arī atradīs atbildi uz šo jautājumu, bet jautājums, kāpēc tieši tā darbojas šī pasaule, mums ir vēl tāls ceļš ejams, un pagaidām tas ir tikai Dieva noslēpums. Bet katrā ziņā, ja cilvēks patiešām ir godīgs, intelektuāli godīgs, tad viņš nevarēs pateikt, ka es tagad zinu, ka Dievs nav vajadzīgs. Es došu tādu vienu piemēru. Paņemsim biologu. Cilvēku, kurš ir ļoti kompetents bioloģijā, kurš zina, kā darbojas mehānismi, kas zina, kas tas ir šūnas un kā tas ir organellas, kā darbojas replikācijas mehānismi un tā tālāk un tā tālāk. Un tagad viņš pēkšņi paziņo, es pētīju bioloģiju un Dievu neredzēju. Ja? Es pētīju bioloģiju un tagad es zinu, kā tas viss darbojas. Bet biologs nevar atbildēt uz jautājumu, kāpēc tas darbojas tieši tā. Ja, ir šie mehānismi. Un jo vairāk biologs, ja viņš patiešām ir intelektuāli godīgs, viņš pateiks tā, jā, bet ar maniem instrumentiem es nevaru pētīt, vai Dievs ir vai nav. Es varu tikai konstatēt, ka es viņu nevaru redzēt, ka es nevaru viņu identificēt, ka es nevaru viņu izmērīt, ka es nevaru viņu aprakstīt. To es varu pateikt. Bet viņa eksistenci es nevaru apgalvot, ka tas ir vai viņa nav. Ja mums būtu mehānisms, kas varētu izmērīt Dieva eksistenci, tad tikai tā būtu tāda pamatota, intelektuāli pamatota atbilde. Bet mums nav. Protams, man var oponēt un pateikt, ok, bet kā tu pierādīsi, ka viņš ir, tur tā lieta, ka mēs nevaram pierādīt, ka viņš ir. Ja? Un šeit mēs nonākam pie ļoti svarīga jautājuma.
par ticību, bet par ticību mēs runāsim vēlāk, tālākās nodaļās, tālākās nodarbībās. Es nevēlos tagad aizņemt laiku un zakt nākotnes laiku un zakt no jums tagadnes laiku, palaižot garām to, kas man ir sakāms šodien. Un tāpēc mēs pāriesim pie 4. punkta. Vai pietiek tikai ar prāta gaismu, lai iepazītu Dieva noslēpumu? Un katehisms atbild. Iepazīstot Dievu tikai ar prāta gaismas palīdzību, cilvēkam nākas saskarties ar daudzām grūtībām, jo cilvēks ar saviem spēkiem vien nespēja nonākt dievišķajā noslēpuma dziļumos. Tāpēc nepieciešams, lai Dieva atklāsme apgaismotu cilvēku ne tikai tajās lietās, kas pārsniedz viņa sapratni, bet arī par reliģiskām un moraliskām patiesībām, kas pašas par sevi nav cilvēka prātam pieejamas. Un lai situācijā, kurā šobrīd atrodas cilvēce, visi tās varētu pazīt bez grūtībām, pilnīgi droši un bez maldu pieaukumā. Un šeit mēs nonākam pie teoloģijas. Mēs ticam, par ticību es paskaidrošu nākošais lekcijas, bet mēs ticam, ka Dievs ir iznācis cilvēkam pretī. Viņam ir sava metode, ja? Bet viņš ir iznācis cilvēkam pretī, lai atklātu mums to, ar ko nav iespējams nonākt saskaņā ar mūsu prātu. Ķersimies pie cilvēka cieņas, lai tas ir tas piemērs. Cilvēkam ir cieņa. Ok, mēs to pieņemam, bet tas ir ticības jautājums. Tas nav kaut kādu citu zinātņu jautājums, kad mēs kaut kādā veidā izmērījam cilvēku un pieņēmam un atradām, ka viņam tur, rokā ir iešūta kaut kāda cieņa. Ne? Tā ir cilvēka būtības neatņēmama sastāvdaļa, bet mēs to definējam izejot no ticības Dievam. Mēs atbildam uz šo jautājumu, jā, cilvēkam ir cieņa, jo Dievs to ir davājis. Kā es jau teicu, kad mēs runājam par 2. punktu. Un mēs tam ticam. Mēs to pieņemam kā tādu faktoru, kā aksiomu, un izejot no šīs aksiomas, būvējam savu dzīvi, veidojam mūsu pasaules redzējumu. Mēs ticam, ka Dievs ir, mēs ticam, ka viņš izgājis mums pretī, un tieši balstoties uz atklāsmes, mēs definējam arī baznīcas mācību, piemēram, par trīsvienību. Jo ar savu prātu cilvēks nevarēja izgudrot trīsvienību, 3 ir 1. Ja, Tēvs un Dēls un Svētais Gars, viņiem ir viena būtība, bet 3 dažādas personas, un tas ir ļoti sarežģīti, vai 3 hipostāzes, tas ļoti sarežģīti, protams, bet ja cilvēks, mani vienmēr uzrunāja tāds arguments, ja cilvēks izveidotu Dievu, Dievs būtu ļoti vienkāršs. Tādā ziņā, ka būtu vienkārši skaidrojams. Ja cilvēka prāts ir ļoti aizmirsu šo vārdu latviski. Cilvēka prāts ir ļoti slings. Cilvēka prāts ir ļoti slings un negrib piepūlēties. Un tad mēs noteikti izgudrotu Dievu pilnīgi savādāko. Skaidrs piemērs ir slavenais mūžīgo mieru jau viņam stand-upers George Carlins. Kaut arī viņš nebija ticīgs cilvēks un viņš ļoti asi reaģēja uz reliģiju, tomēr ar laiku pa laikam arī paskatos viņa senos ierakstus. Bet viņš kādreiz parādīja šo domāšanas veidu vienā no saviem stand-upiem. Viņš teica tā, iedomājieties, ka ir čoms debesīs, kurš, es tagad, protams, mēģinu attēlot, un es neatceros precīzi, kā viņš to skaidroja, bet tagad mēģināšu paskaidrot šo domu. Tātad iedomāsimies, ka ir tās čoms, kurš sēž augšās debesīs un mēģina cilvēkiem bojāt dzīvi un iedot ļoti grūtus baušļus, kuri nav viegli izpildami, un ja cilvēks to neizpilda, bet tad iet uz elli, bet viņš vienlaicīgi saka, es jūs ļoti mīlu. Šis piemērs skaidri rāda, ka cilvēka prāts ir spējīgs izdomāt Dievu, bet primitīvo Dievu. Ja mēs mēģināsim lasīt senās Grieķijas mītus, mēs redzēsim, ka tur dievi ir ļoti līdzīgi cilvēkiem, ar tām pašām uzvedībām, ar tām pašām problēmām, ar tiem pašiem kompleksiem, ar tiem pašiem netikumiem un arī tikumiem un tā tālāk. Bet kristietība, Dieva koncepcija ir pilnīgi savādāka, viņa ir daudz sarežģītāka. Un ne tāpēc, ka cilvēki to izgudroja, tikai tāpēc, ka cilvēki, balstoties uz atklāsmes, nonāca pie šīm definīcijām. Jēzus Kristus, Dievs un cilvēks trīsvienībā, kur
Dievs, Tēvs un Svētais Gars, 3 personas, jeb 3 hipostāzes, kurām ir viena daba, un kad mēs pielūdzam Tēvu, mēs vienlaicīgi pielūdzam Dēlu un Svēto Garu, kad mēs pielūdzam visu trīsvienību, mēs pielūdzam arī katru personu atsevišķi, un tā tālāk, un tā tālāk. Šīs lietas Dievs ir atklājis cilvēkam. Par atklāsmi runāsim tālāk, tāpēc mazliet arī esiet pacietīgi, bet katrā ziņā ir nepieciešams ticības akts. Es pieņēmu, ka Dievs iznācis cilvēkam pretī. Un tagad pēdējais uz šodienu punkts numur 5. Kā mēs varam runāt par Dievu? Tas ļoti svarīgs jautājums mūsdienu kontekstā. Par sākuma punktu izvēloties daudzveidzīgas pilnības izpausmes, kuras piemīt cilvēkam un citam radībām, kas atspoguļo, kaut arī ierobežoti, Dieva bezgalīgo pilnību. Par Dievu ir iespējams runāt ar visiem cilvēkiem. Tātad runājot par Dievu, mums sava valoda pastāvīgi jāattīra no visa tā, kas ir ierobežots, tēlains un nepilnīgs, vienlaikus atzīstot to, ka mēs nekad pilnībā nespēsim izteikt vārdos Dieva bezgalīgo noslēpumu. Un šeit visiem evangelizatoriem, visiem tiem, kas nodarbojas ar evangelizāciju, ar jauno evangelizāciju, tas ir ļoti svarīgs punkts. Katehismus norāda, un es tam arī ticu, ka par Dievu ir iespējams runāt ar visiem, bet jāatrod šī platforma, balstoties uz kuras mēs varam runāt par Dievu. Un katram cilvēkam tā būs pilnīgi savādāka. Vienam jautājums būs, kā teiksim Mihalam Helleram, kur es jau minēju, tas būs jautājums par pasaules darbošanos, par to, kā darbojas pasauli. Citam, kurš ir, piemēram, liels humanists, jautājums būs par cilvēka cieņu. Ar priesteri vieglāk runāt, jo viņš vismaz ir ticīgs. Un labs piemērs ir apustuļi Pēteris un Pāvils. Ja jūs atversiet apustuļu darbus, es tagad neatceros parametrus, bet jūs varat pameklēt. Apustuļa Pētera pirmā uzruna, kuru sauc par kerigmatisko, par ticības, par labas vēsts pasludināšanu. Apustulis Pēteris dara ļoti interesantu lietu. Viņš balstās uz izvēlētas tautas ticības konteksta. Viņš sāk ar veco derību. Viņš runā par to, ka Dievs vēlējies dot mums pestītāju. Un lūk, mums ir šis pestītais Jēzus Kristus. Pretēji dara apustulis Pāvils. Viņš iet uz Areopāgu, uz Atenām, un tur viņš nesāk runāt par Dievu, jo atēniešiem, griekiem, Dieva koncepcija ir pilnīgi savādāka. Un apustulis Pāvils sāk ar to iziet no tā, ka jums ir altāris nezināmam Dievam. Un tas ir tas Dievs, kurš radīja pasauli un deva pestīšanu un tā tālāk, bet, protams, ņemot vērā grieķu kontekstu, viņiem šī mācība par augšām celšanos bija pilnīgi sveša, un tāpēc viņi ļoti sarkastiski atbildēja, mēs paklausīsim tevi citreiz. Šeit neiet runa par to, ka Pāvila metode bija slikta. Iet runa par to, ka daudzi cilvēki nebija sagatavoti. Bet Pāvils izvēlējās pareizo stratēģiju. Viņš nerunāja par veco derību, jo grieķiem veca derība nebija pazīstama. Viņš runāja par citu reliģisko pieredzi. Un tāpēc arī šodien šis punkts skaidri norāda, ja mēs vēlamies runāt ar citiem cilvēkiem, mums ar viņiem nav jārunā mūsu valodā. Ir jāuzdot jautājums, kādā valodā runā šis cilvēks. Un neiet runa par lingvistisko problēmu. Latviski, krieviski, poliski, itāliski, angliski vai citā valodā, vai kiniešu valodā. Nē, iet runa par to, ar kādiem jēdzieniem cilvēks operē. Kāda ir viņa dzīves pieredze, kādas ir viņa vērtības. Un tikai tad, kad mēs to zināsim, mēs esam spējīgi uzrunāt. Ja. Pretējā gadījumā, ja mēs mēģināsim uzrunāt viņu mūsu ekleziālā valodā, kas ir svarīga mums, kas ir nepieciešama mums, lai mēs sev savā starpā skaidrotu ticības patiesības, nevienmēr šī valoda der. Es atceros vienu sprediķi, kad viens ļoti cienījamais priesteris sprediķa laikā bija liela sašutumā. Kā tā farizēji nevarēja Jēzu atpazīt Mesiju? Kā tā viņi nevarēja? Taču tas ir pestītais. Un šeit, tieši šajā sprediķī, mēs varam redzēt šo kļūdu. Tas, kas ir svarīgs un acīm redzams man, ne obligāti
ir acimredzams otram cilvēkam. Un tāpēc ir nepieciešams saprast, uz kādām vērtībām, kāda ir vērtību sistēma šim cilvēkam, ar kuru es vēlos uzrunāt. Laiku pa laikam tas izdodas. Bieži vien tas var neizdoties, kā apostolim Pāvilam, bet skatieties, ka arī Areopāgā kaut nedaudzi cilvēki, bet Pāvilam ieticēja, izejot no viņu ticības pieredzes. Un tāpēc arī atbildot uz jautājumu, kā mēs varam runāt par Dievu, mēs varam runāt par Dievu, izmantojot mūsu sarunu biedra valodu, izmantojot mūsu sarunu biedra vērtību sistēmu, un ir iespējams nonākt pie Dieva. Protams, ja tas ir pilnīgi degradējis cilvēks, kuram nekas nav labs un vērtīgs, tas ir varbūt diezgan grūti, bet pateikt, ka neiespējams, nezinu, man šķiet, ka ir iespējams. Un tagad vēl viena lieta, ko pasvītro katehisms un ar ko es vēlos šodien pabeigt. Vienmēr jāatcerās, ka mūsu valoda nav spējīga pilnīgi paskaidrot Dievu. Ka no vienas puses mēs esam spējīgi paskaidrot kaut ko, bet mēs esam pārāk nabadzīgi šajā jomā. Un šeit nepastāv neviena valoda, kas būtu pilnīgi adekvāta, lai paskaidrot Dievu. Ja? Un līdz ar to Dievs paliek pāri visām koncepcijām. Dievs paliek pāri visām valodām, un tāpēc mēs nekad nevarēsim izteikt Dievu vārdos. Man ļoti patīk teiciens, es neatceros, no kurienes es to rāvu, bet, ja tu pasaki, ka tu esi sapratis Dievu, tad tas noteikti nav Dievs. Tāda bija šī teiciena galvenā doma. Un patiešām, ja es esmu pēkšņi nonācis pie domas, ka es sapratu Dievu, tas nozīmē, ka tas ir garām, ka tas nav Dievs. Dievu nav iespējams ietvert koncepcijās. Un pat ja mēs runājam par katolisko dogmātiku, pat ja mēs runājam, izmantojot jēdzienu trīsvienība, šie vārdi ir svarīgi, lai kaut kādā veidā mēģinātu saprast Dievu, bet saprast viņu līdz galam mēs nevarēsim. Un tas ir ļoti logiski. Ja Dievs ir bezgalīgs, bet mans prāts, jebkurš prāts, viņam ir savi ierobežojumi, savi limiti, tas nozīmē, ka nav iespējams neierobežoto iebāzt ierobežotībā. Protams, viena vēstures gadījumā tas ir sanācis, tas ir mūsu kunga iemiesošanās. Jēzus Kristus, īstais Dievs un īstais cilvēks, un Dievam sanāca panākt šo brīnumu, bet mēs joprojām nevaram saprast kā. Bet katrā ziņā mēs nevaram saprast Dievu, tāpēc, ka mēs esam ierobežoti. Labā šī vārda nozīmē, jo neviens no cilvēkiem nav bezgalīgs. Kaut arī mēs esam mūžīgi, jo dzīvosim mūžībā, bet neesam bezgalīgi, jo mums bija sākums, un mēs neesam spējīgi ietvert Dievu. Un tas man liek domāt par vienu interesantu lietu. Kad mēs būsim sasnieguši pestīšanu, mums būs vesela mūžība, vesela bezgalība, lai pazītu Dievu vienmēr no jauna, vienmēr atklāt kaut ko jaunu. Tas nozīmē, ka tas būs vienmēr nemitīga atklāšana. Ja kādam patīk ceļot, ja, un kādam atļauj līdzekļi, laiks, un viņš brauc uz dažādām valstīm un tā tālāk, un skatās uz arvien jaunākām paražām, skatās uz arvien jaunākām tautām, sastopj jaunas kultūras, un katru reizi kaut kas jauns. Tādam cilvēkam ir liels prieks, ka viņš atklāja kaut ko jaunu. Un tad viņš atgriežas uz mājām, viņš jau ir bagātināts, jo viņš redzēja Ķīnu, viņš redzēja Japānu, viņš redzēja Indiju, viņš redzēja Afrikas tautas, viņš redzēja islandiešus, ja, vai skandināvus un tā tālāk un tā tālāk. Un iedomājieties, ka šis ceļojums būs mūžīgs, ka katru dienu vai ik pēc laika cilvēks pazīs kaut ko jaunu Dievā. Cik liels prieks tas varētu būt? Arī es ar saviem vārdiem esmu pārāk nabadzīgs, lai to kaut kādā veidā mēģinātu aprakstīt. Ok, ar to es vēlos noslēgt šodien mūsu tikšanos un redzēsimies ar jums latviešu grupā pēc 2 nedēļām, bet ar krievu grupu mēs atkārtosim to pašu nākošajā nedēļā, kā es jau vienmēr saku, ja Dievs dos un būsim dzīvi. Ar Dievu un visu labu! Atā!